Kristīna Kore, un šodien mēs ar tevi mēģināsim uztaisīt, guess what? Tredus no dabīgiem matiem. So nervous. Jo tas ir mans fucking pirmais video. Jā. Tātad taisīsim no dabīgiem matiem, bet ir varianti, protams, ir taisīt no mākslīgiem matiem, bet tur būs jau cita, man liekas, tehnika. Tehnika varbūt ir tā pati, bet kopšana un blablabla. Es kādreiz gribētu izmēģināt, bet viens no vieglākajiem, varbūt nav vieglākajiem variantiem, jo tev ir jāsakrāja mati vai kaut kur jādabū cilvēku mati. Tad tev ir vajadzīgs papamodata, kas ir ļoti plāna. Šī ir 0,50 mm. Jo plānāk, jo labāk, jo tad ir tā saķere, un tu vari iziet cauri tredam, neatstājot tur caurumu. Neatstājot to caurumu, jā. Un, jā. Tā kaut kā, tad tev ir vajadzīgi mati, šis, padatu un rokas. Tā. Un tad var domāt, tās tredus tu vēlies plānāks, biezāks, tā tālāk. Mēs ņemam, tad mēs sākam. Mēs ņemam kādu pušķi no matiem. Make sure, ka tie mati ir tīri. Ja tie nav tīri, tad tu vari droši nomazgāt pēc tam šo uztaisīt to dredu. Bet labāk ir nomazgāt vispirms to pušķi. Mēs paņemam pušķi un mēs virpinam tādā tekstiņā, kā jau ir tretis, vai ne? Un tā mēs virpinam. Taisam tādu desiņu. Ņemam lapantu un ņemam iekšā un ārā. Es nezinu, ņemam iekšā un ārā. Iekšā. Tad mēs aizķeram ar to lāpām adatu matus un mēs viņu tā kā velkam iekšā. Tajā vidcītī. Tā kuka. Darbojami. Bet to laikus var pastāstīt par sevi. Es neesmu profesionāls dredu artisti. Bet man ir bijuši dredi kādus 2 gadus. 22 dredi uz galvas. Bet viņus nesen noņēmu, jo dredus ir jākopt. Un šobrīd man ir 4 dredi. Un es tagad taisu, lai man būtu 6 dredi. Ļoti patīk. Un dredi ir forši, ja vien tu māk viņus kopt. Bet to es pastāstīšu. Tātad izmazgājot dredus uzkrāja iekšā sevi daudz ūdeni. Tie tāpat neiztvaiko kā parasti man. Un tos vajadzētu izžāvēt. Ja tu to nedari, tad var uzkrāties ūdens. Un kā domā, kas var būt? Viņi var sākt būt. Dažiem no drediem, kad es viņus ņēmu ārā, bija tāds. Jūs gribēsiet svieši parādīt nākošajā video. Un, jā. Miki. Tad jau sāk veidoties. Tātad jūs ņemat iekšā. Jā. Vēlāk. Un jā. Viņus jāmāk kopt, viņus jāžāvē.
atsevišķi jāmazgā, tā kā riktīgi jāmazgā švame. Un te visi liekie. Viņi mēdz uzkrāt putekļus, viņi ir diezgan smagi. Bet tas, kādu izskatu viņi rāda, kādu apjomīgu. Jā, un es izvēlējos veidot šo video tieši latviešu auditorijai, jo ļoti daudz pieejams video, protams, angliski, how to make dreadlocks, bet es tieši vēlējos latviešu auditorijai veidot, jo es uzskatu, ka Latvijā ir diezgan maz alternatīvu cilvēku, vai arī alternatīvitāte šeit nav tik ļoti izplatīta, kā pieņemsim Berlīnā, nezinu, citur valstīs. Protams, ir arī tādas valsts kā Latvija, kā pieņemsim Islāma, kurā arī dreadājums cilvēks ļoti maz satiks. Un, jā, tā kā, kāpēc ne? Kāpēc ne? Tā kā, šo var iztaisīt to no saviem matiem, which is fucking unique, šos dreadus. Un, jā, uztaisīt savu foršu unikālu frizūru. Dredi man asociējās, ja tā poētiski runājot, ar saknēm, ar koku zariem. Dredi nav perfekti. Dredi ir te kā zari. Tad dievāki, tad resnāki. Un arī zari ir tādi ne tā, nav rievot, bet dažādi, tā kā arī saknes. Man atstājās dredi ar saknēm. Vai nav skaisti? Jā, šobrīd mēs veidojam otru mini dredu, lai mēs varētu viņu pielikt klāt. Tādā pašā tehnikā paņemam mazu pikutīti ar matiem un sākam iekšā ārā. Pie tam vēl es tā kā rotēju, es tā kā ņemu un to visu. Ļoti labi šo darīt, kad ir blakus kafija vai tēja. Un, jā, es taisos iet salsīt tēju, kamēr vēl ziema nav ziema pienākus. Tā kā man šorīt tējas nav, bet es ļoti tīries uztaisīt savu tēju, apsēsties ar matu kušķiem un šo darīt. Kinda relaxing. Un, jā, tā kā to var iemācīties jebkurš cilvēks, nav nekādi anatomiska, bet astronomiska sarežģīta. Bet, ja es būtu profesionāls, tad es zinātu dažādus rakstus, drediem, kā taisīt, bet es nezinu, vēl see. Tā, nesanāk jau nemaz tik nesmukst. I guess. Varēja būt labāk, bet, visam savs laiks, kā saka, dredi veidojas laiku. Jā, un tā ir liela taisnība. Tā kā, kad man bija tikko uzlukti dredi, uzveidoti, viņi izskatījās tādi mazi, tā kā slieciņas man uz galvas, un ar laiku viņi palika mazliet apjomīgāki un tā kā, biezāki. Tur bija apjoms, tur bija tāds apjoms. Es ielikšu bildi. Tad man bija dredi. Šādi. Un, jā, tā kaut kā. Mēs esam izveidojuši apmēram 3 dredus. Mēs viņus savienosim kopā. Tas ir literally vienkārši galiņus kopā.
Ja tev šķiet, ka tas neturēsies kopā, tad paņemsim mazu pikucīti ar matiem. Un tos tā kā aptīsim viņus apkārt, tā kā, lai viņi tur draudzējās, lai viņi tur čupojās. Make sense? What does it make sense? Un tad mēs daram vienu to pašu. Iekšā. Varam mazliet pavirpināt dredus, var forši riepināt un tā. Jā. Man interesē cilvēku viedoklis, kāpēc jums patīk un kāpēc jums nepatīk dredi. Jo personīgi es esmu sastapusies ar daudziem cilvēkiem, kuriem ir tāds, tev ir dredi. Gribu pataustīt. Es pateikšu vienu. Man diezgan nepatīk, ka tā cilvēki tev, jo tie tev mati un viņi tos aiztiek sievietēm. Tā. Esmu dzirdējis, ka sievietēm īsti tā nepatīk. Un būtu ļoti pieklājīgi ir pateikt, vai es varu pataustīt, nezinu, sajust tavu dredi. Tas ir, man liekas, pieklājīgāk nekā uzbrukt. Liekas tam līdzīgs. Bet es kā kuram, tā kā es neaturu cilvēkus, protams, pataustīt, kāpēc gan ne. Un, jā, kad man bija dredi, tad bijuši diezgan daudz cilvēku, saka, ka ļoti forši. Bet, protams, arī tādi cilvēki, kas to nesaprot, un kam tas vajadzīgs. Es saprotu arī viņus, jo dude, you have to clean your, tā kā tev vajag rūpēties par viņiem. Ļoti. You have to maintain this, tā kā, ja kādam vajag, hit me up, es varu palīdzēt ar dredu labošanu. Jā, pats sev esmu labojis dredus diezgan daudz. Mēs savienojam dredu. Tad mēs varam savienot ar šo un es nezinu, vai jau likt klāt. Jā, es nedomāju, ka man sanāks ar šo video pielikt klāt redzes, ja tas ir vēl kaut kas cits. Tas pats, bet basically tas pats, tev ir jāsaprot, kur tu viņu gribi likt, tev ir jādala mati, section, un pašam sev tas ir ļoti grūti, kā make yourself a help. Pasauc kādu. Mēs tādā pašā tehnikā savienojām viņus. Šos dredus es taisu ļoti mikstus. Tādā ziņā, ka es ļoti nesavelku, bet būtu labi viņus savilkt, tad viņi būs tā kā cietāki. Man nepatīk cieti dredi, tas vēl, kas man nepatīk. Un es esmu taisījusi, lavojuši čalim dredus, kuram ir visa galva, un viņam ir tik mīksti dredi. Oh my god, why? Un tik labi, jo, ka tev ir ciets kā akmens, kā man šeit, ir tāds, nav ko diezko patīkam, bet man tāpat viņi patīk cieti vai mīksti. Tas izskata ļoti skaisti. Es mēram savienošu. Make sure, ka nekādā posmā tas dreds tieši posmos neizkrīt. Tajās vietās labāk ir pacensties dažādām leņķiem, tikā savērt to visu kopā. Jo ļoti pastāv iespējami, ka tu mazgās tos dredus, tad viņi izskatīs. Es ceru, ka man var dzirdēt. Es runāju ļoti klusu, man besīgi, bet, tāda es esmu. Murminātāji. Vai nu tā? Well,
Ja jums patiks, es uztaisīšu vēl vienu video, jo tas viss ir atkarīgs no jums. Vai jums patiks, vai būs pieprasījums. Es uztaisīšu vēl vienu video, kā es viņus pielieku klāt. Jā, un es uztaisīšu vēl vienu, jo es gribu vēl vienu dredu. Jā, tā kā paldies, ka biji šeit. Es redzēšu tevi nākošajā video. Bye!